Vai karstums slēprāt? Karstums slēprāt. Jāmācās tās vēl ganīt. Jātiek pāri šī nedēļai, un tad tikai palicis ir noskaņoties, sakārtot galvā visu, salikt pa plauktiņiem un parādīt skaistu cīņu. Tu ir kāds plāns pēdējai nedēļai? Neko. Mierīgi tā, tīri uz tehniku pastrādāt, minimāli ko dasumu iegūt, baigi nepārslogot sevi. Labi, smagi trenējamies. Esam zālē visu laiku, situācijām cauri, cīņai. Atkārtot. Atkārtot kaut kādus basics. Vairs jau nevar sagatavoties, viss darbs ir izdarīts. Esmu Emīls Špīs, profesionāls bokseris. Ikdienā palīdzu Ādamam vēl sagatavoties gaidāmajai cīņai. Dodu labākos padomus, ko var iedot no savas pieredzes, teiksim tā. Mentālā preparācija pirms cīņas, es teiktu tā. Uz pēdējo cīņu, kas bija Ogrē, viņš bija morāli gatavs, bet nebija tik fiziski labā kondīcijā, kā ir tagad. Tagad viņam tās fiziskās sagatavotības, tā diapazona ir daudz plašāka. Es domāju, ka viņš jau var parādīt sev daudz labāk. Redziet, ja līdzi viņam, viņu ir vieglāk izteikt. Ja tu gribi vienu pretēji, tad nav. Ja tu kāds esi līdzi, tad tu paši. Nav viens. Kā domā, kas varbūt ir tas, kas ir uzlabojies pēdējās cīņas? Ceru, ka domāšana pirmām kārtām, jo svarīgākais, lai arī kāda fiziskā sagatavotība ir vispārējais, bet domāšana ir neiekarst uz kaut kādām situācijām un loģiski nosvērt prātu un darīt to darbu, kas tev jādara. Nevis sapriecāties no sērijas par vienu sitienu un mesties virsū un pēc tam pazaudēt visu cīņu. Bet tā, kad es iekaras ne laikā. Mēs teiksim, tā strādājam savu plānu, savu darbu, nelieku laiku netērēju uz lietām, kas man nav jāizdara. To izdara citi treneri. Tā kā izpētījuši mēs visi esam, zinām ar ko, kā un uz kurien mēs ejam. Taisas. Korpus. Pārcel. Pamēc. Griesim visumā, kad lieks zālē. Undefeated. Tas, ka viņi uzvarēs sprintā, abonements un mēnesis no manis. Neiespējami. Kaut ar 50. Tas startielā 3 vienmēr baigi karsti. Kaut cits klimats nāk. Kaut kā, ka ienāc šajā zālē, tāds sajūta, ka ķipa līst virsū, bet tas nav lietas. Nē, minūte 40. Apakšā nav taisnas. Bum, nolaicis 0,3. Ir grūti iedomāties, kā. Es tēmēju vienkārši uzvarēt. Kā tas, ja būs knockdowns, būs knockout. Es eju, strādāju savu darbu, boksēju, treneri man visu ir salikuši pa plānu, kas jādara. Tas arī viss. Ādamam es novēlu skaidru galvu, un tad arī viss pārējais būs, jo fiziskais ir galvenais, lai ir domāšana ringā, un nav liekas iekaršanas, tur, kur mums nevar. Ādam, sagatavojies, noskaņojies galvenais, prātā noskaņojies. Viss tev sanāks. Fiziski, mentāli, tu esi spēcīgs, galvenais ir neiekarst. Bez spriedzes Vispār. Kurš cits, ja ne sports veiko? Kāds ir domas tagad pirms cīņas? Domāju par dubulto Hesburger komplektu. Pirmā lieta, ko es izdarīšu, būs mammai. Es vienmēr mammai pēc cīņas uzvanu, pasaku, mammu, viss kārtībā, paskatos cīņas, un tad skatos, kāda laikiem ir. Varbūt dažreiz aizēju paēst kaut ko. Galvenais, domāju pie cīņas.
Just be stealing my tone, stealing the charts type of shit that I'm on. I might go Vince and skeleton bone. You know a bitch like me get cold. Icing out everything I own. Came from the bottom, I brought my twin with me just like feeling Lil. These are hoes watch me on replay, just like it's a real. You know I stay real. I give a fuck how you feel. I might go yellow or black on Margiela. I cut through the paper, I'm killing the bill. Tik čotka vienkārši, nu. Jā. Kas? Jā? Pēc, bļaļ, nu, es atticēju 100 reizes vienkārši. Ar vairākiem variantiem, kad viņš man met, es metu pāri, kad es pa taisno, sagaidot. Bļaļ, šis arī bija tas. Bļaļ, bija čotka. Paldies, vecīs. Tāds man mamītē jautājums. Ja viņš jau nodrapotot pilnībā. Vienkārši. Čau, redzēji? Pirmais rauns, viss beidzās, nosēdināja. Vienkārši aizpeldēja, viens sitiens un viss. Pirmo sitienu, kas nebija džeps, izmetu, viņš apsēdās. Vienkārši aizpeldēja. Nu, tik augsts. Jā, super. Jā, paldies man, mīlu. Davai, čau. Sports Strike Power. Džeki, šodien mani uzman. Vēlos pateikt paldies maniem treneriem, komandai. Vēlos pateikt paldies CIA OP44, Ronaldam un Oskaram, kas atbalstīja mani, kā arī Sports Strike komandai. Turpinam augt. Mammai, tētim, vecāki.